Labvakar, mūsu deju draugi un labākie skatītāji pasaulē. Labvakar, visi deju un prieku mīlošie ļaudis. Pēc vairāku gadu pārtraukuma, pēc iepriekšējās tikšanās mazajā Ulbrakas klubiņā, Kur tur, Danī, mazajā klubiņā, ar tiem zemajiem griestiem un to skatuvi 3 soļu platumā? jā, bet toties tagad, plašajā Ulbrakas pērlē, senioru deju kolektīvs Ulenbroks sapulcinājis savus deju draugus tradicionālajā sadancī par prieku sev, par prieku tev. Kas ir šis prieks? Nu, prieks. Prieks ir ļauties dejai ar emocijām, mūzikas ritmā. Prieks par kopā būšanu ar domu biedriem un gara radiniekiem. Prieks, ka vari vispār to darīt. Īpaši, ja esi seniors labākajos gados. Prieks par paša, Un skatītāju prieku. prieks par dzīvi, prieks par katru jaunu rītu, prieks par saulainu dienu, Un lietainu dienu. prieks par bērniem, mazbērniem, par mazbērniem un par mīļiem cilvēkiem sev blakus. Ko tas līdz par niekiem bēdāties? Ko tas līdz uz dzīvi dusmoties? Ja ir koks, tad otrs gals ir tam. Un kā likts, tam jābūt baltākam.
latviešu sakām vārds stāsta. Dalīta bēda ir pusbēda. Dalīti prieki ir dubulta prieki. Un šovakar kopā ar Ulenbroku ar prieku dalās mūsu deju draugi. Publiski pieejamā informācijā vēsta. Jā, laikraksti, žurnāli, sociālie tīkli un tīmekļi un mākoņi. Visi vēsta. Nu tātad, ar mums kopā ar prieku dalīsies Garkalnes pagasta senioru deju kolektīvs Baltābele. Baltābele dejo kopš 1962. gada, taču pirmsākumi meklējami vēl agrāk, kad tas bija Rīgas rajona darba veterānu deju kolektīvs. Baltābele mūsu novadnieki. Bet vai tā būs arī rītdien? Tā epopeja ar Garkalnes robežu pārgraizīšanu. Lai nu kā tur ir ar tām robežām, bet gadi iet, mainās dejotāji, bet dejotājiem prieks par varēšanu un sadraudzību ir stiprs. Baltābele jau daudzus gadus staro priekā ar savu aizrautību un dejot prasmi raisot prieku skatītājos. Bauskas kultūras centra senioru deju kolektīvs Sentiguļu. Facebookā savā video vizītkartē dejotāji stāsta par mēģinājumiem. Mums visiem šeit patīk. Darba dienas vakarā atnākt un aizmirst visas rūpes. Arī kriku mēs aizmirstam mugurā. Visas rūpes un raizes, to mēs atstājam ārpusē. Te mēs baudām vakaru dejojot. Mēģinājumos ieguldītais darbs ir rezultējies koncertā. Lustīgs te, lustīgs tur. Lustīgs Bauskā, lustīgs Ulbrokā. VF kultūras pils senioru deju kolektīvs Sendancis. Dancis tik tiešām sens, līdzīgi kā Baltābele. Arī Sendancis dejo jau kopš pagājušā gadsimta. Dejotāji apgalvo, deja ir senioru sirdslieta un vērts to redzēt. Un viņi arvien gaida savās rindās aizrautīgus dejotājus tajos pašos labākajos gados. Kolektīva dalībniekus vieno vēlmi aktīvi un radoši darboties, rodot tajā prieku un daloties ar citiem.
Asma zoda ja ju na ty
brīvprātīgas dejas partneriem un skatītājiem dāvāti smaidi. Ne 50, ne 60, ne 70 gadi nav šķērslis tam, lai ikdienu padarītu aizraujošāku, pilnvērtīgāku, dzīvespriecīgāku un laimīgāku. Rīgas 45. vidusskolas vidējās paaudzes deju kolektīvs Čiekurs. Vidējie? Vai maz tur kādam ir 50 plus? Klausies, aizkulisēs klīst runas, ka esot veseli 2 čiekuri. Un vienam čiekuram tas plusiņš varētu būt. Nu labi, čiekuriešu vadītāja Ineta teikusi, dabā čiekurs ir mazs un pelēcīgi brūns, bet, kad tas atveras, no tā izbirst simtiem sēklu, kuras dod iespēju izaugt lieliem un vareniem kokiem. Čiekurs, tas ir spēks. Spēks cilvēkos, deju rakstos un soļos, spēks izturēt pārbaudījumus un būt kopā, sniedzot palīdzīgu roku un smaidot dejā viens otram. Suntažu kultūras nama senioru deju kolektīvs Sunca. Suntažu pagasta mēnešrakstā suntažnieks lasām. Deja, tā ir iespēja izdejot mīlestību, prieku, kaisli, pazemību. Dejojot var izbaudīt katru mirkli, skatienu un pieskārienu. Dejas spēks ir emocijās. Dejotāji par sevi. Esam smēlušies daudz sirsnības un esam sapratuši, ka smagais ikdienas darbs mēģinājumos ir bijis tā vērts, ja dejā spējam tik daudz prieka rast paši un priecēt citus. Ādažu novada kultūras centra senioru deju kolektīvs Dēka. Dibināts pēc Ādažu novadu pensionāru biedrības iniciatīvas. Iesaistīt novadas sabiedriskajā dzīvē seniorus, kuri vēl nebija atraduši savu vietu ādažnieku aktīvistos. Nosaukums jau pats par sevi liecina par kolektīva garu. Vārnīca skaidro, ka ēka ir starpgadījumiem vai dīvainiem notikumiem bagāts piedzīvojums, pasākums, kam raksturīgas negaidītas un dīvainas situācijas, raibi notikumi. Dejotāji entuziasma pilni, ar humoru, ar lielu pacietību. Kopā ar vadītāju Lieni tur godā dejas kvalitāti un visus šos gadus dižojas ar Ādažu vārdu. Kāpēc atkal vēji klusē? Kāpēc pulksteņi tik ātri skrien? Nāciet mūsu saules pusē. Te var uzdejot ar vienu. Nāc
bitēm, kam putekšņos kājas, par stārķi, kam stārķēni līdzdā pirms izlidot vingrina spārnus, par prieku, kad rudzi kūp, kā ezers ar miglu pilns, par prieku, kas sirdi pilda, kā vilnis silts, par to prieku, kas lēni dīkst, bet izaug par milzi un ceļas debesīs, par prieku, vēlreiz par prieku, ka pasaulē šajā mīlēti tiekam. Un tagad aicinām uz skatuvi prieka pilno deju kolektīvu vadītājus. Vidējās paaudzes deju kolektīvs Čiekurs vadītāja Ineta Bērziņa. Senioru deju kolektīva Baltābele un senioru deju kolektīva Dēka vadītāja Liene Gailāne. Senioru deju kolektīva Suncele vadītāja Skaidrīte Anģeva. Senioru deju kolektīva Sentiguļi vadītāja Santa Zemīte. Senioru deju kolektīvs Sendancis vadītājs Viesturs Virza. Un visam pa vidu bijām mēs paši. Senioru deju kolektīvs Ūlenbroks un mūsu vadītāja Ineta Svilāne. Gribu teikt milzīgi lielu paldies visiem dejotājiem, paldies mūsu ciemiņiem, kas atbrauca, paldies skatītājiem, paldies maniem dejotājiem un lielu paldies mēs gribam teikt arī šodien mūsu programmu vadītājiem Veriņai un Dzītai. Paldies, ka jūs bijāt un devot tik daudz un interesanti šī programma. Paldies, lūdzu. Lūdzu, paldies, meitene. Paldies, mēs gribam teikt arī mūsu skaņu puisi. Lūdzu, nāk arī tūlītāji. Nāk.
Paldies, gribam teikt kultūras nama direktorei Vitai. Paldies. Un šodien arī viņa mums bija galvenais gaismotājs. Paldies. Varbūt kādam vēl ir kas sakāms, tad es dodu tālāk mikrofonu. Lūdzu. Labvakar visiem! Liels paldies par to, ka mums bija tāda iespēja atbraukt uz jauno kultūras centru. Mums ļoti gribējās redzēt, jo garām braukt bija bieži un ļoti skaisti un jauki un maigi un liels prieks kopā būt ar tik dzīves priecīgiem cilvēkiem, dzīvi mīlošiem un tevi mīlošiem cilvēkiem. Paldies par to visu. Un tā kā rītdien ir Pulpoles svētdiena, tad paldies par šīm skaistajām aitiņām un lai visiem laba veselība. Labdien, liels paldies jums, ka uzaicinājāt mūs šeit. Jums te, smuki jums te ir, skaisti. Vienkārši prieks šeit bija dejot, prieks šeit būt. Tā kā liels paldies un sveiciens jums no Bauskas. Paldies, ka mūs uzaicinājāt. Un sveiciens no Čiekura. Labs vakars jūs mājās. Dēgāņi atkal ir klāt. Liels prieks, ka jūs mūs uzaicinājāt. Milzīgs pateicības vārdu daudzums. Tā kā Pulpoles svētdiena tuvojas. Tā zinām, komanda padomāja. Un Lembroks lūdzu vienā rindā stāties. Šeit! Lieldienu pēriens tak ir jāsaņem. Jā, dibens jāapšauj kārtīgi, jā. Uzmanību! Pēdējais saņemam! Aiziet! Vecās kā Pulpoles, stipras kā Pulpoles! Atpēc kā Pulpoles, vecās kā Rukas! Lai otras, skranks un mitras! Visi vecās un mitri rausā! Bet tas jau nav vēl viss. Kā jums teicu, mēs esam dēgāji. Un tātad ar šo var ne tikai pērt, var slaucīt istabiņu, kā te bija ideja, ja? Un pēc 2 nedēļām mēs gaidām jūs pie sevis ciemos. Un lai jums nebūtu jātērējās, mēģiniet kaut kā visi sasēsties, te jums transporta līdzeklis. Labvakar, laikam jāsaka, liels paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Man ļoti patīk šis uzraksts, dejot par prieku sev un jums. Jums šodien liels svētki. Skatītāji mūs arī ļoti atbalstīgi. Jūs sveic Baltāvēl, tepat no Bērģiem. Lai mums kopā viss izdodās, jo šī skatu mums ir ļoti labvēlīgi. Mēs te piedalījāmies skatē, dabējam augstāko kategoriju, un jūs arī. Mums daudz kas kopīgs. Sveiciens jums svētkos! Šeit ir labs spēka dzēriens, jo tās kļūdas, ko jūs paši sevī saskatījāt, vai aprunāt.
Paldies, ka uzaicinājāt Sendansi. Viss bija ļoti jauki. Un cerams, ka nākošais arī mūs uzaicināsiet. Paldies! Uz tikšanos nākamreiz, un dejotāji lūdzu var fotografēties, un tad ejam un pošamies uz ballīti, lai varam tā kārtīgi vakarā nolaist pa smuko.